Kurš tad datums? 18. marts. Pagaid, nav kāda valsts svētki, nav šodien. Pagaid, man tik... Jā, man šodien jāiet uz gadu Liepājnieks. Blin, atcerējos. Vienos atgad, kad gadu Liepājnieks ir. Blin, pastīju datumu atcerējos. Uzliesīšu šo schēmiņu. Būsens ir rīts. Adziet, rīts. Pusens jau ir 8. Es 7 piecēlos. Uztaisīju schēmiņu. Es vēl neesmu viņus saslēdzis. Redzēt, šito izslēgt te. Te izslēgsim te. Te, esmu prošana bloku 12 volti. Uzliku uz vismazāko 3,5 mA. Labi, 10 mA. Nē, labi, 20 mA. 20 mA. Nē, davai mēs tur 20 mA, lai ir. Jā, 30. Un viņi esmu izslēgt. Es domāju, ka nestrādās. Izstāsta, ka nestrādā. Kas neiedegās. Nē, kaut kas parādījās. Auto. 311 kHz. 20 volti. Blin, strādā tikai nepareizs frekvences. 311 kHz. Nē, strādā. Vienkārši jāizdomā tikai, kā var noregulēt to šis mums super ir kaut kādi. Jā. Kaut kāda jauda ir. Nē, strādā. Tā, un citais mainās spīgu. Kaut kas mainās, nekas nemainās. Tā es samazinu. Vispār nekas nemainās. Voltāža 21 volts. Un principā man te, redziet, liek uz 3,5 mA. Kā ir 21 volts. Nē, 19 volti. 19 volti izēja ārā. 19 volti. Un, tikai te 12 volti. Brošu boroklis. Vispār strādā. Vispār baigi labi. Vispār es esmu priecīgs. Vispār, nē, te jāizdomā tikai tā schēmiņu jāizdomā. Jāizdomā šo schēmiņu. Kā varētu to fāzi nobīt, uztaisīt to pareizo fāzi nobīt. Vispār te jāpadomā. Varbūt te šeit rezistors jāliek iekšā, šeit jāliek rezistors te. Rezistoriņš jāliek te uz kondensatoriņu. Varbūt, nē, nederēs. Vispār jāpadomā. Te rezistoriņš ielikt iekšā. Maiņa rezistoru kaut kādu. Kā varētu. Pie ģenerācija notiek normāli. Ģenerācija 310 kHz. Nē, tas ir normāli. Viņam viņš vispār tās pols no 200. Pagaid, te šitā bija. Šitās pola bija 46 kHz. Viņa no 200 līdz vēl plus 200, tas līdz 6 kHz strādā. Tā apmēram. Viņi vispār sāk strādāt. Un 300 kHz vispār ir normāli. Tas ir normāli strādā. Vispār baigi labi. Brīnums. Bet vienkārši ļoti liela voltāža ir. Vajadzētu pamēģināšu to pašu. Šis 5 voltu broklis, 5 volti tikai. Nē, tā pamēģināsim pie reizes, uzreiz patiešu. Izņemam ārā, pazuda. Es izslēdzu šito klāt pie 5 voltiem. Slēdzam. 12 volti. Jā, tas nozīmē, ka tur bija 12 volti. Bet patēriņš bija ļoti mazs, kaut kā 3 mA, ne vairāk. Tur vispār, tur varētu ielikt iekšā, es domāju, ka tur ļoti mazs patēriņš. Uzlikt kondensatoriņu. Kondensatoriņu.
Tas ir restorīns, kas ietur uz šo kondensatoru 100 nifrātu kaut kāds 1 ohms vai 2 ohm, 1,7, kaut kāds 1 ohm rezistors vienkārši. Tas, lai pašaros, kad notiek, lai iekšā. Tad tas ir tas ferīts lielais, viņš ir mēms, tā gabrīta jauda pēms 100 W. Bet 360 Hz ir te rāda tagad. Nē. 315 kHz. 315 kHz. 315 kHz. Nē, varētu uztaisīt, ka tā ģenerācija ir maigāka. Lai tas sinus ir iekšā. Tas nozīmē, ka man zīmols te ir, ka varētu šeit pielikt kondensatoriņu. Un šeit te pielikt rezistoru. Te kaut kādu rezistoru. Tas ir C1, C2. Te man ir 1500 pifrāti. Tad mēs nav. Šitas ir R1, vienīgais ir R2. Vai ne, R2 tas ir, man te ir, tas ir R2. Šis būs R3. Šis ir 1 ohms. Šeit ir 22 mikrofrāti. Un man tagad tieši tas ir 3, šis ir R4. Un tas ir C1, C2, C3. Man ir tagad C3 ir jānoskaidro, cik būs. Un R4. Cik man? Tas vienkārši, tas ir tāda. Šitas ir, tas dod to, kas nozīmē, šeit ir tā, te man ir 7 vījumi, un te arī 7 vījumi. Bet te ir vītais pāris, ļoti tievs, un šeit ļoti rasns vats ir. Šeit ir 1 vījums, un šeit ir magas 3, te ir 3 plus 3, vai 4 plus 4, kaut kā tam līdzīgi, jā. Pat tas uz 5 voltiem, te plus 5 volti, un te ir, labi, 11 volti. 11 volti nāk ārā, 11 volti, 315 kHz, tā. Strāvis neizmerišu, man strāvis. Iekšā mēs otrais te. Man tiek, ka te man strāvas tas. Ok, mēs. Uh, 10 milivolti. Mēs sūri, kur ir. Tā. Tas ir 9 milivolti. 9 mili, tas ir 9 miliampers. 9 miliampers. Tā. Tas man ir 10 milivolti ir jutība, vismazāka jutība. Ne, 5 milivolti. 2 milivolti. Ok, 6, zin tāds, 3 turs. 2 milivolti izrādās. Man ir dalītājs 1/10 tur ir. Tur nav 10 volti ārā. Man ir dalītājs. Blin. Jā. Te ir, Man ir dalītājs. Kaut kas iet projām. Man dalītājs tur bija. Kaut kas tur ir. Kaut kāda kustība notiek.
Tas ir, nē, tas ir, ka man dalītājs, tas nozīmē, ka man ir 48, 50 miliampērs. 50 miliampērs. 50 miliampērs. Tas ir, pagaidām tas ir. Un 50 miliampērs. 50 miliampērs. 50 miliampērs. Tas ir 10, tas ir 0,5. Tas ir 0,5 vati. 5 vati. Nu, mēram. Tas nosacīt. Un šeit patēriņš kāds, 3 miliampērs. Es tā domāju. Vienkārši, 3 miliampērs. Lai būtu skaidrs, tur 5 te ir 5 varbūt pat, nevajag 1 miliampēru uz 5, es pēc tam izmērīšu, 5 miliampērs, jā. Un uzlikšu kaut kādu rezistoru, rezistoru, 100 ohm, uzlikšu 100 ohm rezistoru, tad es izmērīšu. Kāds kritums ir. Tagad mans slinkums to darīt. Un, principā, te jāatrisina principā, es domāju, ka kāds miliampērs nevairāk. Un ārā nāk 500, tas ir jaudas palielinājums, te 500 reizes ir jaudas palielinājums, 500 reizes. Nezinu, vai tas ir, tas ir, šitas ir tāda fiška. Vispār ļoti vienkārši schēmiņi. Un es domāju, ka visu šito bijos ģeneratoru, tikai uz gabarītiem, šitiem ferītu gabarītiem. Piemēram, tiek stājas kilovatīgas, viņiem izmanto no to ferītu, kas ir, kā saucās, no televizoriem, kas nāk kinoskopiem, tie ferīti. Un tā jauda, tur tas ferīts ir tā gabarīta jauda varētu būt, ja viņi tur kā trafu taisa, kā kilovati, 4, 5. Gabarīta jauda. Jā, vairāk 4-5 kilovati. Tur 5 kilovati, piemēram, tad 500 vats varētu noņemt no viņiem, jā. Tā doma. Vispār, jā, pamodus, šurī agri. Es domāju, ka vajadzētu uztaisīt šo pasākumu. Vispār strādā. Ja, nē, vienkārši tā ir ļoti vienkārši schēmiņa, kam vispār bija jāstrādā. Viņi pārāk vienkārši tā schēmiņa. Vienkārši te ar to regulāciju ir, to fāzi nobīdi būs, bet es domāju, ka 100 kilo te varētu būt, varbūt te 10 kilo ielikt, varbūt te 10 kilo ielikt, varbūt. 10 kilo, jā, varbūt tas. Varbūt šito 100 kilo, vai šito taisīt regulāciju. Ar šito rezistoru taisīt regulāciju. Varbūt tas, var paregulēt R1, tu likt maņu rezistoru, un šeit var šitādu kondensatoru ielikt arī. To C3 vienkārši ielikt kaut kādu, C3 varētu būt, 100 pifarāti. Un R4, varētu būt, 10 kilo. Apmēram tā. Tas tā, apmēram tā gradācija. Tā. Un tad uzreiz tas sinus labāks. Bet tas strāva, kas, 3, tas neiedigās, jā. Tas neiedigās galīgi. Indikators šitā maziņais strādā. Viņš tikai, reakcija ir maza, bet ir. Es pēc viņu uztaisīju, kad lai būtu kādu. Jā, un kas tur sils, tur vispār jauda nekāda nav. Tur patērīšu 1 miliampērs, tur 5 milvati, tur nekāds patērīšu nav. Nē, varētu piešaut. Vēl vien tur. Tas
Labi, es piešķošu pagaitā. Labi, neko nedrīkšu. Tā, šitas ir nestrādā tagad. 5 volt tagad strādā. Nu, un, pagaid, vai, tas tā. Tā, mēs redzam. Man bija kaut kur, es redzēju, man bija, kur man tik kontaktu savienojumi. Nē, tur ne. USB vadi, man ir USB vadi. Un bija šitas figņa šitāda. Jā, svins. Tas ir tāds, un tas vēl viens tāds pats ir. Nē, tas ir tāds cits. Man šitāds savienojums ir, bet tas, ka strādā. 5 volt. Tur būs reizes, ka tur ļoti maziņš. Tur būs kaut kādi, tur būs ļoti maz miliampers. Tā. Es šito. Tā. Viņa neiet rozītē. Es meklēju trauku, kurā ielikt telefonu. Kurā varētu ielikt telefonu. Šitādi. Telefons ieliksim. Lai filmējas. Super. Tā, mēs šito, tā. Te liekas iekšā. Te liekas. Man nevajag šit, te vajag. Šit ir liekas iekšā. Liekas iekšā. Super. Mēs izrājam ārā. Te, kur regulējās. Un mēs te pieliekam te 5 volti. Parādījās. Viņš vispār strādā, man kā no baterijas. Man nav baterijas nekā. Te ir vispār voltāža. Vajadzētu būt vispār galīgi maz. Patīk, cik ir voltāža ir. Man ir 3,5 miliampērs un nebija šapitās 7 volti nokritās. 7 volti un 45 miliampērs. Vienalga tas daudz. Tā, mēs uzliekam voltāžu. Cik te voltāža ir? 3,5 volti. Nevarētu būt 3,5, tur kitums 1,5 volti. 1,5 volti kitums. Tam sapatronam, jā, 3,5 volti. Tev vispār viņi varētu no parastās, varbūt parastās baterijas varētu strādāt. Pēc tam būs jāizmeķi parastām šitām baterijām. Tādām baterijām, kas tur strādā no iekšā, varbūt tās uzliesīs īstu rezonansu. Varbūt no parastās baterijas, kas ir 1,2 voltu un kaut kā tam līdzīgi strādā. Īstenībā strādā arī no mazas voltāžas. Tā kā var uzsīt ļoti vienkārši schēmiņu. 2 transistoriem. Varbūt pastoju koeficientu vajag lielāku vajag. Šitas ir te, redziet, tas vadiņš ir te, kur te ir vīties pāris. Un melnais tas resns vats ir. Resns vats, tas ir, kas nāk ārā. Viņi tā satīt tā, neviet, tā skaisti, vienkārši simetriski, vienkārši. Te maziņais griezietiņš, kur te rādē, ka tas mazais trafiņš ir šitas. Mazais trafiņš. Ne, tas tāds maziņš. Tur 3, tur ļoti maz, 3, es tikko nolodēju no ekonomiskās spūdzītes. Šitas ir šitie 2 transistoriņi, šitie 2 transistoriņi. Šitas parastais 100 niferāti, šis 1500 piferāti, šis ir 2 ohmi. Te otrā pusē var redzēt, tas ir 100 kilo rezistoriņš. Tas ir 2 mikrofarāti. Tas ir tāds īsi, tas filtrs tāds, var bez viņa strādāt. Var bez tā arī strādāt, jā, tur tikai. Vismaz tas kondensatorus vajadzīgs kaut kāds, vienalga kāds, tur no 1000 piferātiem līdz šķiet uz 100 nanofarātu. Šitas ir vienalga kāds kondensators, te var būt 100 piferātu. Es pār labi domāju, varbūt tas 100 piferātu. Tad viņam nebūs tik strauji. Viņam varētu būt,
Viņu šitie vietā var ielikt rezistoru ar kondensatoru. Vispār to mēs varam arī pārbaudīt. Nu, to mēs pārbaudīsim vēlāk. Te es uztaisīšu, var arī tā, var šitā vietā, C2 vietā būtu tā rezistoriņš, tā, vienkārši rezistoriņš un kondensatoriņš tāds. Tas būtu 10K un 100 mikrā. Tā arī var būt. Tā var taisīt arī. Šitā var arī uztaisīt. Tā šitā vietā var būt arī. Pamēģināšu nosaukt tādu variantu. Ja neies, es šito variantu taisīšu. Tā, izdomāju, jā. Šitā es taisu schēmas vienkārši izdomāju galvā. Un uztaisu. Parasti strādājas šito joku nesaprot. Visu, ko es taisu, galvā ir kaut kādu huiņu izdomāju. Viņi strādā. Es šito joku vispār nesaprotu. Es kādreiz gribu. Man tur nestrādā, beigās, kaut kādreiz nestrādā. Beigās es kaut ko nepareizi salodēs. Es atrodu kļūdu, izlaboju. Un strādā. Šitas bija vienkārši, šis bieži variants. Tu uztais schēmu, vienkārši tu kļūdies, nevis, ka tev schēma nestrādā, bet vienkārši kaut kur es vienkārši schēmā kļūdījies. Nu tā, 3,5 volti. Te nav nekāda jēga palināt te. Viņš ir 3,5 volti ir un viss. Man te vajadzētu to stabilizatoru, kad viņš iet līdz, tev vajag slēdzīt pārlikt, ka viņš ir voltāžu, ka voltāžu regulējās. Bet vai vajag? Domāju, ka nevajag. Varētu atsevišķi pielikt klāt vēl vienu rezistoriņu, bet nevajag. Vienkārši man šitas uztaisīt tā kā muļķa aizsardzība, aizsardzība uz izsavieniem vienkārši. Kad schēmu testēju, lai var pielikt klāt, tur uzliec visu mazāko, jā, un nestrādā, tad kad sāk strādāt, tad tu redz, jā, ja tu strādās 3,5 mA, 3,6, vai tomēr 3,6, tie 3 volti, 3,3, tas 10 mW tagad. Reāli 10 mW. Tagad ir tā. Tagad ir reāli tas 3,5 volti tur bija. Un labi 3,6 mA. Bet es domāju, ka tur mazāk, tur būtu labi rēķinās, ka tas ir 10 mW. 10 mW. 10 mW. Ārā nāk 7,7 volti, labi 7 volti. Un lejā uz vienu omu 40 mA. 40 mA. Un tas ir 4,7, 280 mW. Tas ir 28 reizes. Es domāju, ka tur ir, domāju, ka tur ir 3 volti un tur ir 1 mA. Es domāju, ka tā jauda ir, mēram. 1 pēc 100, mēram. Es domāju, ka tur tā doma vienkārši. Bet jau tas skaists sinus jau stājas no viņa šitā. Un tā. Mums jau jāiet uz veikalu, jāiet strādāt. Šodien man smags darbs. Es nesīšu šitos būgrūžus lejā no 5. stāvu. Tačku. Man jānonas 15 mais. Kāds mais, kad 50 kg. No 5. stāvu bija ārā, tas bija 4. Es pagājuši šodien tikai nesīšu uz grūžus un vairs neko nedarīšu. Jo man remonts jāturpina. Un te sarunāju, kas vedīs būgrūžus, būs smagi jāstrādā. Tad pirms smagā darba un ir tāds priecīgs mirklis, kaut kas sanāk arī. Tāpat vien labi ar to viss. Šitos priecīgus Liepājas svētkus. Man ir
Blin, jāatcerās, ka man šitā biļeti jāpaņem līdzā. Jāpaņem biļeti līdzā. Es nevienu nesarunāju. 8. marts. Man 2 biļetes iedeva. Gada Liepājnieki 25. Tev uz viņu arī jāaiziet.